Pērn nogalē Nacionālās apvienības deputāts Dāvis Stalts no Saeimas tribīnes paziņoja, ka viņa kolēģis no Saskaņas centra Nikolais Kabanovs plašākai sabiedrībai zināms ar deguna šņaukšanu Latvijas karogā. Kabanovs to noliedz, tāpēc vērsās Saeimas ētikas komisijām. Runa ir par Kabanovu uzvedību bijušās valsts prezidentes Vairas Vītas Freibergas inaugurācijas ballē pirms 10 gadiem. Tā kā notikumi ir seni, deputāti šodien bija sagatavojušies. Bijušais prezidenta izlīgt deputāti neplāno. Komisijas sēdes laikā viņi bija savaldīgi, bet viens ar otru nepārmīja ne vārda. Stalts uzskata, ka viņam atvainoties nav par ko. Šāds te nodarījums, ņirgājoties par Latvijai svētām lietām, es netaisos kaut kā piemirst. Tā pasākuma laikā un visa tanī laikā Kabanova kungs, teiksim, bija kunga prātā. Ja? Turklāt nostāsta Pirmavots Lauku avīze rakstīja, ka Kabanovs valsts prezidents standartā nevis šņaucis degunu, bet slaucījis sviedrus.